Viena neprātīga nakts izmainīs visu. Man klausīt prātam vai sirdī. Seko kaislībām jaunajā pašmāju seriālā No naida līdz mīlestībai. Jau drīzumā 360 TV. Rūpēs par cilvēcīgo. Vai esat devuši atļauju pēc nāves savus orgānus ziedot, lai tad jau kā donors glābtu citu cilvēku dzīvības? Temats nav patīkams, bet tikai retais zina, ka e-veselībā nu varat atzīmēt iespēju kļūt par orgānu donoru. Ziņnese Roberta Čudārkina uzklausīs kāda 28 gadus veca vīrieša pieredzi, katru dienu ik brīdi cerot sagaidīt telefonu zvanu, ka beidzot ir atrasts orgānu donors. Cik jūs ilgi jau gaidat nieri? Šajā tieši periodā kaut kādu gadu un pāris mēnešus. Šis ir laiks, kad 360 TV ziņnešu redakcija saka jums labvakar visā Latvijā. Turpmāko pusstundu ziņnešu studijā būšu es, Arta Skuja, un šovakar vēl arī šādi stāsti. Cik sarežģīta ziemas bargajā salā ir izrakt mūža mājas aizgājējiem, un vai samaksa par pakalpojumu ziemā ir augstāka? Negribēšana maksāt, tas man liekas tā, nē, bet slinkums varbūt. Es domāju, ka cilvēki ir ļoti slinki pieraduši pie tā, kā viņiem ir bijis, un grūti pārmainīties. Maskēšanās tīklu pīšana ir viens no praktiskākajiem darbiem, kā palīdzēt Ukrainai. Dosimies pie aizkrauklu spinējām, kuras teju gada laikā sagatavojušas 47 tīklus. Katram tīklam ir vārds, pirmais bija aizkraukli. Un tad jau sākās mūsu pinēju vārdi. Te arī var redzēt, kad ir nopīts un kur ir aizvests, ja mēs zinām. Augstais laiks ir bijis īsts pārbaudījums gan elektrovilcieniem, gan aizsalušiem